Labdien visiem! Šodien ir 8. stunda par Svēto garu. Un runāsim tālāk un mācīsimies saprast, kādas mums ir attiecības ar Svēto garu un kā mēs viņas varam uzlabot. Un mēs šodien tagad runāsim par 4 balsīm, kuras mēs dzirdam. Kādreiz vienā mācībā es teicu, ka tās ir 3, bet es sapratu, ka ir jāpievieno vēl viena. Un tagad es nosaukšu viņas. Ir 4 veidu balsis, kas jums ir jāatpazīst un jāatšķir. Tā ir Dieva balss, tā ir Sātana balss, un tā ir citu cilvēku balss, un arī jūsu dvēseles balss. Ādams ar Ievu Dieva balsi dzirdēja katru dienu, un viņi to zināja. Dievs skaidri viņiem pateica neēst no labā un ļaunā atzīšanas koka, un tik ilgi, cik viņi bija paklausīgi viņa balsī, viņi dzīvoja paradīzē un izbaudīja sadraudzību ar Dievu. Paklausība Dieva balsī ir atslēga sadraudzībai ar Dievu. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 14. pants saka: jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Tas pats attiecas arī uz ciešu sadraudzību ar Svēto garu. Tā pieder paklausīgiem. Tā draudzība ar Svēto garu vairāk pamatojas uz paklausību, ne tikai būt viņa klātbūtnē. Un tieši nepaklausība Dieva balsī lika Ādamam un Ievai sagrēkot. Pie tam viņi nepārstāja dzirdēt viņa balsi. Otra balss, kuru jūs varat dzirdēt, ir Sātana balss. Viņa balss stipri atšķirs no Svētā gara balss. Ēdens dārzā ar Ievu un tuksnesī ar Jēzu Sātans apšauba tieši Dieva vārdus. Sātans nekāvās ar Ievu un neuzbruka Jēzum. Viņa stiprākais ierocis bija un palika viņa viltīgā balss, kas mēģina iesēt šaubas tajā, ko Dievs ir teicis. Viņš ir melis un met uz jūsu prātu ugunīgas bultas, tādas uzmācīgas domas. Viņš ir viltīgs, amorāls un viņš izmanto savu muti. Viņa vārdi ir visstiprākie ieroči. Kaut arī viņš nav lauva, viņš rūc kā lauva. Kāds ir teicis, ka Sātans tā ir pele ar mikrofonu, un tas arī tā izskatās. Viņa balss apsūdz, baida, ienes lielu sajukumu un izsauc stresu. Dieva balss dod pārliecību, uzmundrina, attiecas labestīgi un nes jums mieru. Kad Sātans runā, viņa vārdi vienmēr izsauc nemieru, sāpes, bezcerību, un tas ir kontrasts ar Svēto garu. Svētais gars nomierina, nes cerību, uzmundrina. Sātana balss nāk kā tādas uzmācīgas, stresainas un bezdievīgas, tādas bezcerīgas domas. Bailes, domas par pašnāvību, kārība, nešķīstība, vulgāras fantāzijas. Tā nav vienkārši miesa, kas strādā pret jums, tā ir Sātana balss. Tāpēc, kad viņš nepārtraukt mēģina piekļūt mums klāt, lai mēs sāktu rīkoties. Un arī steidzina. Jāņa 10:10, es domāju, ka šo pantu visi zina, bet atkārtosim. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Un Sātans ir tas, kas nozog mūsu labās domas, nozog Dieva uzticamību, kas vārdā ir pateikts. Kad mēs lasām, mēs tik daudz pantus zinām, varam izlasīt, ka Dievs ir uzticams, bet tad, kad Bībele ir cieta un tad, kad mums ir situācija, tad mēs tomēr
tā aizmirstam, varbūt tas tāds viegls vārds, mēs vairs neatceramies un paļaujamies uz savām domām vai arī pieņemam Sātana domas. Jūs varat būt pārliecināti, ka viss, kas jūsos izsauc šaubas un ir pretējs Dieva raksturam, tas ir no Sātana. Jūs varat likt aklus šai balsī, izmantojot savu varu, ko Jēzus mums ir devis, pavēlot Sātanam aizvākties no jūsu dzīves. Citējiet viņu priekšā rakstus vai slavējiet Dievu tieši tad, kad viņš jums melo, un viņš bēgs no jums. Sātans melo ļoti daudz, bet viss tāds tiešākais un labākais ceļš ir zināt Dievu vārdu, ticēt tam un citēt. Un tad, kad jūs tos izrunājat, ne tikai domājat par to, bet izrunājat šīs rakstu vietas, un tas cels arī jūsu ticību. Trešā balss, kuru mēs dzirdam, kurai sekojam, tā ir citu cilvēku balss. Ādams nepaklausīja Dievam. Ieva ieklausījās čūskas balsī, bet Ādams Ievas balsī. Un Dievs nolādēja zemi par to, ka Ādams nepaklausīja Dievam. Ādamam kā vīram vajadzēja čūskaicīt projām. Sātans nevienmēr ar mums runā pa taisno, lai mūs maldinātu un aizvestu mūs no patiesības. Sātans ļoti bieži izmanto citus cilvēkus, lai aizvestu mūs maldos un nepatiesībā. Un tāpēc mums ir jāzina Dieva vārds, lai mēs tad, kad mēs saņemam kādu vārdu no draugiem vai brāļiem māsām, lai mēs varam salīdzināt ar to, ko tad Dieva vārds saka par to situāciju, pa kuru jūs domājat. Un tā ir arī ar internetu, sociāliem tīkliem, nepareiziem draugiem vai amorāliem žurnāliem. Protams, mums ir jāsaskars ar cilvēkiem, bet mums vienmēr ir jātur Dieva vārds un Dieva autoritāte augstāk par visiem standartiem. Prasiet Dievam gudrību un nepieņemat visu, ko cilvēki jums saka, pat tad, ja jums padoms liekas labs. Jūs varat būt piemānīti un piedzīvot zaudējumus. Kad Jēzus bija uz zemes, cilvēki gribēja viņu darīt par ķēniņu. Bet viņš faktiski jau bija ķēniņš, bet viņš nepaklausīja viņu vēlmēm. Pēters arī gaidīja brīvību no Romas impērijas. Viņš negribēja, lai Jēzus nomirst pie krusta, bet Jēzus atraidīja Pētera vārdus. Vēlāk, kad Pēters tika piepildīts ar Svēto garu, viņš droši aizgāja pa Jēzus ceļu. Kad viņam neļāva sludināt par Jēzu, viņš nepaklausīja. Sātans bieži izmanto cilvēkus, lai caur tiem ietekmētu jūs, lai caur tiem cilvēkiem varētu manipulēt un kontrolēt. Tā ir viena no buršanas formām. Ja jūs viņa balsi noraidāt, kad viņš runā pat taisno ar jums, tad viņš izmantos apkārtējos cilvēkus, lai jūs aizvest no patiesības ceļa un arī sagādāt jums sāpes un izdarīt spiedienu. Neklausiet svešas balsis un sekojiet Jēzum. Tas nenozīmē, ka mums nav jāieklausās cilvēkos, vai arī to, ka mēs nevaram prasīt citiem cilvēkiem padomu, bet ja cilvēku padomi ir pretēji tam, ko saka Dievs jums, vai pretēji Dieva vārdam, vai Dieva aicinājumam, tad jums ir jāklaus Dievam un Svētā gara balsī. Jēzus uzvarēja Sātana balss tuksnesī, un pēc tam Jēzum bija jāstājas pretī cilvēku balsīm, kas teica, kļūstit par mūsu ķēniņu. Un tas bija Sātans, kas izmantoja cilvēkus, lai aizvestu viņu no Dieva tēva mērķiem. Šodien mums vairāk par visu ir vajadzīgs spējas atšķirt balsis.
Citādi mēs beigsim ar to, ka centīsimies izdabāt cilvēkiem, bet mums jāpaklaus Dievam. Un 4. balss ir mūsu personīgā balss, kuru mums ir jāiemācās atšķirt no tā kunga balss. Sātana balss ir vieglāk atšķirt, tāpēc, ka viņš vienmēr ir pretējs Dieva vārdam, pilnīgi pretējs Dieva raksturam un dabai. Mūsu personīgo balsi ir daudz grūtāk atšķirt no Dieva balss. Ļoti bieži mūsu personīgās domas mums liksies, ka tā ir svētā gara balss. Lai jūsu sirdsapziņa ir jūsu vadītājs. Mums ir jāpēta gars, un mēs nevaram akli ticēt visam tam, kas nāk mums prātā. Mūsu cilvēciskā sirds vispirms ir melīga. Mums nevajag uzreiz tai uzticēties, bet tajā vietā mums ir jāuzticās Dievam. Jeremijas grāmata, 17. nodaļa, 9. un 10. pants saka: Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Es, tas kungs, izpētu sirdi un pārbaudu īkstes, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna. Nevajag pieņemt jebkuru domu, kas ienāk prātā. Neesiet naivi. Tad, kad es sāku saprast, ka manas domas atbilst Dieva vārdam, tādām domām kā evaņģēlija izplatīšana un vispār tas, kas rakstīts ir Dieva vārdā. Mums ir jāzina vārds, lai mums ir ar ko salīdzināt. Vai arī saprast, pie kā griezties ar Dieva vārdu. Es sāku saprast, ka man nav vērts riskēt, jo tas atbilst Dieva vārdam, un es varu tam sekot. Tas, kas atbilst Dieva vārdam, turpat nav šaubu, ka tas ir no Dieva gara, kas mums to saka. Augļi, kas nāk pēc paklausības, ar vien vairāk liek saprast, ka mēs dzirdam patiešām svētā gara balsi, nevis savu, un kad tās ir tikai manas domas. Un mums ir ātri jāatzīst tas un jālabo, ja mēs kļūdamies. Man palīdzēja tas, ka nemetos uzreiz iekšā tajā, kas man bija prātā, bet pētīju rakstos, ko saka Dieva vārds un kāda ir mana motivācija. Motivācija ir ļoti svarīga. Ja es kādam to izstāstu, tad, lai šis cilvēks lūdz Dievam un gaida atbildi, lai tas būtu man skaidrāk, vai tas ir no svētā gara vai no manas pašas. Un tā es turpinu darīt un salīdzināt to vai lūkšanā vai Dieva vārdā, lai tiešām būtu pārliecība, ka to, ko es esmu saņēmis, ka tas ir no svētā gara. Dievs ļoti bieži runā caur savu vārdu, izceļot kādus atsevišķus pantus. Es domāju, ka jūs jau to esat ievērojuši. Un kas ir noteikti piemērojami mūsu dzīves situācijā, kad ja mēs katru dienu pārdomājam Dieva vārdu, bet vai jūs esat pārliecināti? Bieži vien cilvēki, kas lasa Dieva vārdu, un viņiem jau iepriekš bijušas kādas domas, viņi tomēr vēl šaubās, vai viņiem tā ir jādara, jo pašiem savas domas ir pavisam citas. Esiet uzmanīgi, esiet paklausīgi Dieva vārdam. Jūs vienmēr iziesiet caur situācijām kā uzvarētāji. Viņš runā klusā balsī, kas atnāk kā doma, kā tēlojums, vai kā intuīcija, vai vienkārši no saprāta. Dievs runā caur redzējumiem cilvēka apziņā, tāpat viņš runā arī caur sapņiem. Sapņi notiek naktī, bet redzējumi dienā. Svētais gars runā arī caur mācītājiem, praviešiem un citiem garīgiem līderiem. Ir arī citi veidi, kā mēs varam dzirdēt Dieva balsi.
Kādreiz tas ir fiziski dzirdams, bet tas notiek ļoti reti. Dieva balss ir daudzveidīga, un viņš zina, kā pievērst mums savu uzmanību, jo viņš pazīst mūs katru. Un nav tā vienādi, ja mēs gribam kādu kopēt vai saprast, ka mēs tieši tā arī saņemsim kā citi cilvēki. Paskatieties, pakļaujieties Dievam līdz tādai pakāpei, ka jūs tiešām ticat, ka viņš ir uzticams un ka viņš zina to, kā jūs sapratīsiet tad, kad viņš uz jums runās. Tagad paskatīsimies kādu rakstu vietu. Tas ir Zaharijas grāmata, pravieša Zaharijas grāmata, 4. nodaļas 6. pantā ir teikts: Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tā skan tā kunga vārds Zerubabelam, ne ar bruņot spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots. Jūs redzat, tas arī ir apsolījums, ja jūs paskatītos šo pantu, ne ar bruņot spēku, ne ar varu. Jūs nevarat labāk visu izdarīt, kā to dara Dievs. Un Dievs saka, bet ar manu garu, saka tas kungs. Bieži, kad Dievs ieliek jūsu sirdīs mūsu sapņus, sākumā mums tie liekas neizpildāmi un neticami. Mēs baidamies sev atzīties tajā, par to jau domājam varbūt ilgu laiku, bet Dievam ir spējas izvilkt tos no mūsu apziņas. Un jūsu aicinājumam ir vajadzīgs svaidījums. Aicinājums nevar būt izpildīts bez tā. Kad Dievs jums dod kādu spēcīgu domu, kas liekas nevienkārši grūts tāds darbs, bet neiespējami piepildīt kaut ko, Dievs jums dod pārdabiskas spējas un svaidījumu, lai to izpildītu. Un svētā gara svaidījums palīdzēs jums izpildīt Dieva aicinājumu. Un tad apskatīsim svētā gara lomu Dieva aicinājumā. Svaidījums, tas ir Dieva dzīvības piepildījums mūsu sirdī, no pilna trauka uz pārpilnību. Kad mēs staigājam svētajā garā, viņš liek mūsu traukam būt tik pilnam, ka līst pāri un līst uz citiem cilvēkiem. Tas nozīmē to, ka mūsu sadraudzība ar svēto garu ir tik cieša, ka viņš mūs svaida vairāk kā citus. Vēstule Ebrejiem 1. nodaļas 9. pants saka: Tu esi mīlējis taisnību un ienīcis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem. Ir tādi ticīgie, kas rada tādu atmodas atmosfēru, un arī tādi kristieši, kas kritizē jebkuru darbību vai metodu. Ļoti bieži tie, kas protestē, faktiski nekad nav radījuši apstākļus, kas veicinātu atmodu. Un ja jūs kritizējat Dieva darbību, kas darbojas citos, tas ir tāpēc, ka Dievs nedarbojas jūsu dzīvē. Padomājiet par savām domām, par skatījumu uz citiem kalpotājiem. Un ja jūs ļaujat svētajam garam iejaukties jūsu dzīvē, tad jūs strādājat kopā ar citiem, lai piepildītu tos plāns, ko Dievs iedevis arī citiem. Nevis domājat kaut ko sliktu par tiem, kas dara. Tiem vīriešiem un sievietēm, par kuriem stāsta Bībele, bija tādas pašas kļūdas, kā tiem, ko Dievs lieto šodien. Mums nav jāizver acis uz cilvēku trūkumiem, bet ja mēs protestējam tāpēc, ka neesam apmierināti ar cilvēku vadības stilu, un ja mēs varbūt apvainojam kādus nepareizā mācībā, tāpēc, ka kalpošanas laikā ir redzams gan Dieva spēks, gan demoniskas izpausmes, mums vajag paskatīties uz savu sirdi. Iespējams, ka slepeni apskaužam tos, kas staigā Dieva svaidījumā.
Bet bieži vien tā ir vienkārši nesapratne, iedziļināties Dieva vārdā. Un mums jāskatās savā sirdī un jāpajautā, vai bija atstāta vai nodzēsta svētā gara klātbūtne mūsos. Mums ir tiesības kādam nepiekrist, pie tam viņu nepazemojot un neiznīcinot. Un mēs, kad izpildām, kad mēs skatāmies Bībeli, kas sekojam Jēzum, esam piepildīti ar Svēto garu, visi esam viena miesa, viena komanda. Un ja mēs kādam uzbrūkam, kuru izmantot kungs, mēs ne tikai zaudējam svētības un svaidījumu, mēs jau esam gatavi sarūktināt Svēto garu. Jēzus arī nesaprata, un viņu kritizēja, ka viņš izcen Sātanu ar Belcebulu. Reliģiozie līderi neko nerunāja pret Svēto garu, viņi vienkārši Svētā gara darbu pierakstīja Sātanam. Dieva zaimošana, tas ir tad, kad demoniskas darbības tiek pierakstīts Svētajam garam, un tas, kas bija Svētā gara darbs, pierakstīts demoniem. Un vispār laikam mums nav jādebatē ar citiem pret pārdabiskām izpausmēm, īpaši par ļauno garu izdzīšanu, kurus veids tie kalpotāji varbūt, kas mums nepatīk. Un, protams, ir arī melu brīnumi, melu pravieši un daudz kas cits melīgs. Tāpēc, ka priekš visa godprātīgā un tīrā vienmēr atradīsies viltojums. Un Dievs ir vienīgais varenais Dievs, kas pārvalda garīgā sfērā. Sātans speciāli izmantoja svētos rakstus, kad kārdināja Jēzu tuksnesī. Bet Jēzus nepadevās uz melīgu Bībeles interpretāciju un tāpat atbildēja Sātanam ar svētiem rakstiem. Un šodien arī katram ir savs viedoklis jebkurā jautājumā. Tas ir lieliski, bet Sātanam pierakstīt brīnumus un cilvēks nosaukt par maldmācību izpildītājiem un pierakstīt pārdabiskus notikumus Sātanam praktiski ir Dieva zaimošana. Pārdabiskas lietas tiek pierakstītas ekstrasensiem, pravietošām, pieskaitīt zilnieciem, un enerģijas pārvaldīšana, kā to dara ņoežu sekotāji, nevar mūs likt izbēgt no Svētā gara un viņa pārdabiskos brīnumus un izpausmes. Jēzus klausījās daudzas tālaik mācības, un farizēji viņu nosauc par apsēstu. Kad rakstmācītāji nevarēja pretoties Jēzus brīnumiem, rakstmācītāji viņu noturēja kā apsēstu ar ļauno garu. Šodienas farizēji dara to pašu. Viņi slavē farizējus vai vecās derības reliģiju, bet diskreditē Dieva spēku. Viņi runā par pagātnes atmodu, bet kritizē šodienas pārdabiskās Dieva izpausmes. Un tāds pāns kā 2. Timotejam 3. nodaļa 5. pāns saka, izrādīdam ārēju svētbijību, bet tā spēku noliekdami un no tādiem izvairies. Tas sarūktina Svēto garu. Mēs neviens neesam pilnīgi un varam kaut ko nesaprast, bet neviens mums nav devis tiesības citus kritizēt. Galā tie ir cilvēki, kurus izmanto Dievs. Jūs varat teikt, ka Sātans ir pārdabiskā darītājs, tad, kad jūs redzat kalpotāju darām brīnum lietas. Un mums šī tiesa vispār par citiem kalpotājiem jāatstāj Dievam. Viņš lems, vai tā ir patiesība vai meli. Cilvēkiem, kurus Dievs ir lietojis kalpošanā, visas vēstures laikā arī bija problēmas un kļūdas, bet tie bija tie labākie instrumenti Dieva rokās tajā laikā. Noā piedzērās, Mūzes nosita cilvēku, Dāvids pārkāpa laulību un nosita daudz cilvēkus, vai Salmans, kurš palika par elgdievību pielūdzēju, bet neskatoties uz visām viņu kļūdām un trūkumiem,
vēl joprojām to lietoja Svētais Gars. Jūs par viņiem varat izlasīt gan par viņu ticību, gan par to, ko viņi sasniedz. Ja jūs mērķtiecīgi kritizējiet visu pārdabisko, tad jūs dzīvē brīnums piedzīvot nevarēsiet, tāpēc, ka tādā attieksme sarūktina Svēto Garu. Jūsu darbība pierāda, ka jūs nestaigājiet Svētajā Garā. Sauls vecajā derībā vairākas reizes centās nosist Dāvidu, tikai tāpēc, ka Dāvidam bija saikne ar Svēto Garu, un šī iemesla dēļ viņš zaudēja drosmi uzbrukt īstajam ienaidniekam. Tajā vietā visu laiku uzbruka Dieva cilvēkam. Viņš pārliecināja visus, ka Dāvids ir nodevējs, tajā pašā laikā Sauls dzīvoja bez Dieva spēka. Un ja mēs esam piepildīti ar Svēto Garu un pilnībā sevi atdodam viņam, mēs esam piepildīti ar garīgu drosmi. Ja mūsu es kontrolē mūsu lēmumus un mūsu dzīvi, mēs paliekam par vienkāršiem cilvēkiem. Un tādiem cilvēkiem nav iespējams izmainīt un iespaidot apkārtējos apstākļus. Un tie, kas darbojas ticībā, riskē un izrāda drosmi, tie maina pasauli. Attiecības ar Svēto Garu mums atnesīs vairāk dziedinošu spēku. Dziedināšanai ir jābūt regulārai. Sadraudzība un tuvums ar Svēto Garu liks jums riskēt. Dāvidam bija drosme cīnīties ar Goliātu, jo viņam bija attiecības ar Svēto Garu, un tas viņu atved pie riska, bet risks ved pie apbalvošanas. Un mums jānokoncentrējas uz Svēto Garu, lai mēs varētu riskēt. Ja jūs mēģināsiet kopēt kādu, kas staigā Svētajā Garā, attīstot sadraudzību ar viņu, jūs nevarēsiet tikpat drosmīgi visu darīt. Visdrīzāk jums būs daudz visādi nebūšana, un tas jūs atvedīs pie zaudējuma. Bez Svētā Gara mums izrādīt drosmi nav prātīgi, un tas neved pie panākumiem, tikai zaudējumi. Kad jūs dzirdiet par kādu cilvēku ticības sasniegumiem, priecājieties, bet nemēģiniet tos kopēt. Jūs varat tiekties pēc tādas pašas ticības, bet stipriniet savu ticību. Un ja jūs kopējat kādu cilvēku rīcību, jūs zaudēsiet. Kad eģiptieši centās pāriet Sarkano jūru, tie noslīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tiem nebija tāda ticība kā Mozum, un nebija attiecības ar Dievu. Ir starpības starp risku un neprātu. Risks ir no attiecībām ar Svēto Garu. Neprātība rodas no izmisuma, no nepacietības un vēlēšanās sevi parādīt. Jūtīgums uz Svētā Gara balsi ir lēns. No jūsu puses nebūs gudri kopēt mani un tāpat jebkuru cilvēku. Un tas vispār ir redzams, ja cilvēks kādu kopē, tas ir, es esmu klausījusies kādus sludinātājus un var pateikt pēc sludināšanas, kuru no citiem sludinātājiem viņš kopē. Ja? Kādreiz var būt arī tā. Būtība ir tajā, lai mēs celtu tuvas attiecības ar Svēto Garu un dzīvotu paklausībā viņam. Visdrīzāk viņš jums liks darīt kaut ko citu, ne to, ko es daru. Jums vienkārši viņam ir jāpaklausa. Un, lai apgūtu Svētā Gara vadību, nestrādā nekāda formula. Jums tas ir jāapgūst tikai esot tuvās attiecībās ar Svēto Garu. Un arī tie veidi, kurus es izstāstīju jums šodien, jums varbūt ir pavisam cits veids, kā jūs viņu dzirdat. Tāpēc, ka Svētais Gars pazīst katru cilvēku, viņš izpēta sirds, viņš ir tas, kas jums pateiks tā,
ka jūs sapratīsiet, bet jums ir šīs attiecības jāattīsta. Ja jūs mēģināt tikai tā, kā jums tiek pateicis, kāds ir pateicis, paskatieties Bībelē un pārliecinieties to, kā Jēzus dzirdēja, kā viņš staigāja. Un ja mēs lūdzam Dievu, mēs tik ļoti gribam būt attiecībās ar Svēto garu, mēs to saņemam. Dievs vienmēr atbild. Un attiecības ar Svēto garu jums vienmēr liks riskēt. Paskatīsimies vienu rakstu vietu, Apostoļu darbi 4. nodaļa, 13. pāns saka, kad viņi redzēja Pēteru un Jāņu drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki. Viņi brīnījās, viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu. Kad apostoļus iemet cietumā, tad reliģiozie līderi ieraudzīja kaut ko interesantu – drosmi. Apostoļi nenobijās, no kurienes radās drosme. Viņi bija ar Jēzu. Pēters un Jānis nebija drosmīgi paši par sevi. Viņi bija labākie Jēzus draugi, un rezultātā atnāca drosme. Tuvums ar Svēto garu, tā ir garīgās drosmes atslēga, bet garīgā drosme ir brīnuma atslēga. Tas, kurš vedīs klusu un mierīgu dzīvi, necentīsies drosmīgi kaut ko darīt vai lūgt par kādu cilvēku dziedināšanu, neko arī neredzēs. Bet tas, kuram ir Svētā gara drosme, lūgs un redzēs brīnums. Un tāds cilvēks izlems iet pa ūdeni, nolems izdzīt dēmonus un dalīsies savā ticībā ar svešinieku. Mums ir jādara soli uz priekšu un jāriskē, un būs iespējams saņemt brīnumus. Nebaidieties, ejiet savā slepenā kambarī un attīstiet tuvumu ar Svēto garu, un tad izejiet un dzīvojiet ticības zonā. Mēs aizmirstam, ka neitrāls, garīgas zonas neeksistē. Ir vai nu tumsa vai gaisma. Kad mēs izslēdzam gaismu, mums nav jāaicina tumsa. Tā pati atnāk. Istabā ir tumsa, kad aiziet gaisma. Un tādā veidā rodas nemiers un bailes, kad gaisma aiziet, atnāk tumsa, kad Svētais gars pārstāj būt jūsu dzīves kungs. Tumsa sāk izpausties dažādās dzīves sfērās. Mums ir jāapzinās, kur ved ceļš bez Svētā gara tuvuma. Tādā mērā, kādā mēs noraidam Svētā gara vadību, mūsu dzīvi piepildīs tumsa, nemiers un arī kādreiz depresija. Kad cilvēki baidās no saviem līderiem, tas notiek tāpēc, ka nestaigā Svētajā garā. Svētais gars rāda mūsos dievbijību, nevis bailes no mācītājiem vai vadītājiem vai vispār no cilvēkiem. Jesejs 11. nodaļa 2. pants saka, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Svētais gars iedvesmo cilvēku staigāt dievbijībā, bet ne cilvēku bailēs. Dievbijība nav tas pats, kas baidīties no Dieva. Dievbijība liek skriet pie Dieva un liek izvairīties no grēkiem, bet baidīšanās no Dieva ir otrādi. Bailes no Dieva liek beigt no viņa. Dievbijība ir visdziļākā cieņa pret viņu, sajūsma. Par nožēlu daudz šajos laikos apstiprina, ka viņiem ir attiecības ar Dievu, bet viņiem nav cieņas pret Dievu. Viņi pat Dievu vārdu lieto nevērīgi. Cilvēkiem nav svētas attieksmes. Tad, kad mēs akli sekojam cilvēkiem un viņiem paklausām un izdabājam, agri vai vēlu mēs būsim nepaklausīgi Dievam. Un kad mēs uzticam, paklausām Dievam, mēs kalpojam cilvēkiem, necenšoties tiem izdabāt. Atcerieties, Dievs nelika mums izdabāt cilvēkiem, bet kalpot tiem, un tā ir liela starpība.
Jēzus nedzīvoja, lai izdabātu cilvēkiem, bet gan paklausīt tikai savam debes tēvam. Ja mūsos nav dievbijības, tad bailes no cilvēkiem piepildīs mūsu dzīvi. Svētais gars nekad neliks baidīties no cilvēkiem, kas jūs nepieņem, bet svētais gars rada mūsos dievbijību. 2. vēstule Timotejam, 1. nodaļa, 7. pants saka, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Bailes no cilvēkiem nekad nebūs problēma, jo dievbijība izspiež visas citas bailes. Ja mēs staigājam svētajā garā, tad tie cilvēki, kas mums visapkārt, arī būs iedvesmoti staigāt dievbijībā. Ja mēs netuvosimies svētajam garam, mēs baidīsimies no cilvēkiem. Patiesa labestība nāk no Dieva, nevis no cilvēkiem. Un ja mēs cilvēkus mīlēsim vienkārši tāpēc, ka mums ir žēl viņu, mūsu mīlestība ļoti ātri izsīks. Bet ja iemesls, kāpēc mēs mīlam cilvēkus, pamatojas uz to, kā mēs viņus redzam ar Dieva acīm, kā arī viņu mērķus dzīvēs, mūsu mīlestība pret viņiem nostiprināsies. Tikai svētais gars izlej cilvēku sirdīs mīlestību. Un tas ir tas, kas notiek tad, kad mēs pazīstam svēto garu, ka mums ir vēlēšanās viņu iepazīt, ka mēs katru dienu esam viņa vadībā, domās, kā viņš domā. Viņš domā tā, kā Dieva vārds saka. Vai mēs esam apvienojuši šīs divas personības, Jēzu un svēto garu, un, protams, Tēva mīlestību, un skatāmies uz patiesību ar atvērtām acīm un ausīm un priecājamies par to, ka šīs attiecības ar svēto garu mūs dara priecīgus. Un visa slāva, gods un pateicība tikai Dievam, Tēvam, Jēzum un svētajam garam. Un tā šodien bija 8. stunda, un mēs vēl turpināsim. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!